Kas ir sociālais dialogs Latvijā? Sociālais dialogs ir interešu sabalansēšanas līdzeklis starp arotbiedrību, darba devējiem un valdību. Tas ir profesionāls rīks, ar kuru var panākt tavai darba vietai vajadzīgo risinājumu tieši ar darbinieka redzējumu. Tas ir kā loks, iespēja loks, darbinieku problēmu jautājumu atrisināšanai. To izmanto visā pasaulē, un arī Latvijā, un arvien biežāk. Arvien biežāk mēs dzirdam, ka ir vajadzīgs virzīties uz Ziemeļvalstu virzienu. Un kā mēs varam virzīties bez sociālā dialoga? Piemēram, Skandināvijā, Islandē, visur apkārt Baltijas jūrē ir ļoti būtisks sociālais dialogs. Un visā Eiropā ir Eiropas sociālais modelis, kas tieši uzstāda par mērķi sabalansēt darbinieku, darba devēju un valdības intereses. Tas ir aktuāls šobrīd kā nekad, kad ir jāsalāgo ekonomiskās prasības ar drošības prasībām. Piesako mūsu YouTube kanālam un ieskaties www.lsab.lv.